bezmukultūrīgu daudzveidību. Super! Ejam! Pinčuti to dara. Jā, pinčutīs saņemt. Un tur, kur augi, tur tie dzīvnieki būs, jo viņiem ir vajadzīgs ēst. Tad varības ķēde. Elitā uzbagar arī to grunti uzurķē. Nē. Nu, kas tad tas ir? Paskatāmies. Nu, kā tev šķiet? Šitajā nav kaut kas iekšā. Tur ir, viņi dzīvo iekšā kokos. Tā ir makstenes mājiņas drīzāk. Lieciet to arī. Lieciet to arī. Pameklē Elvi vēl kaut ko. Vajadzētu būt arī kaut kam lielākam. Pameklē kaut ko lielāku. Tieši bet tikai neiedalies. Drošība jau ir pārnāt klasē. Jā. Nepaslīt tikai. Aida Inga, lai arī aiziet ielai. Astīte. Iet iekšā. Aste? Jā. Tas ir mazais. Nu, pagaidi, es paņemšu vēl. Tas visdrīzāk ir. Viņam tā aste tāda. Tā ir. Tas ir viendienīšu kāpuši, viņam divas tās spīlītes. Jā, un pagaši tā spāri, jā? Tas spārs kāpuši 3. Un pagaši tā ir maksteni iekšā. Jā, maksteni kāpuši. Tā kā viņi pieaugus būs, tad viņi aizlidos pa gaisu. Penam ārā. Bioloģijas stundā, veicot novērojumus un pētnieciskos darbus, gūstam apstiprinājumu augu un dzīvnieku daudzveidībai dabā. Nu ko, ejam uz fiziku? Šodien fizikas stundā mācīsimies par gāzes lādes lampām. Tagad mēs aplūkosim elektrostatisko parādību. Fizikas stundās apgūstam fizikas likumsakarības, to pielietojam praktiskajā dzīvē un saikni ar mūsdienīgajām tehnoloģijām. Tagad veiksim eksperimentu ķīmijā magnija iedarbība ar ūdeni. Obligāti jāliek brilles. Ķīmijas stundās praktiski iepazīstamies ar biofizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, eksperimentējam, kā vielas savā starpā reaģē un kādēļ ikdienā rodas bīstamas situācijas un kā no tām izvairīties. Mācoties dabasnību novirzienā, man ir iespēja kļūt par ārstu. Par fizioterapeitu. Par botāniķi. Par medmāsu. Par biologu. Par ornitologiem.
par mežsaimnieku un par meža inženieri. Tā ir apsi.